13. oktobra Latvijā notiek ikgadējā UNESCO nedēļa, un mēs dosimies Madonas pilsētas ielās, lai noskaidrotu, ko tad madonieši zina par UNESCO. Dodamies! Vai tu zini, kas ir UNESCO? UNESCO mantojums, piemēram, Kuldīga nesen tika iekļauta tur. Aizsardzības dienas Jā, pareizi jau jūs domājat. Kaut kas bija. Ir kaut kādi vārdi, kas nāk prātā, lai norakstu? Kopīga gadījumā. Sarakstā. Kaut kas saistīts ar vēsturi, ar vēsturisku objektu saglabāšanu. Nu, tas ir, kas saglabā to mantojumu, gan materiālo, gan nemateriālo. Tev šķiet, kas jūsu ģimenē būtu šis dokumentārais mantojums, ko tu labprāt nodotu nākošajām paaudzēm? Varbūt kāda īpaša fotogrāfija, grāmata, kāds dokuments, varbūt ir kaut kas tāds, kas nāk prātā. Ģimenes bildes. Jā. Uzvārds, labi. Jā. Vēl šaubu. Gan jau vienīgi kādi fotoalbumi notiek. Un arī skolās to darbu raksta, pa vienu cilvēku jāuzraksta ģimenē. To varētu. Jā, tas ir vairāk tā kā izpētīts tieši, ja? Tieši pēt. Jā, tas ir ļoti labi. Paliks kā mantojums. Noteikti vecāku fotoalbumi, visi vecie. Manis arī kaut kas paliks, jo es rakstu dzeju, tagad ir 4. grāmata. Nu, tad jau tas patiesi ir saglabājums mantojums, jā. Man ir manas vecmammas dienas grāmata no 38. gada. Nu, tā varētu būt tāda. Jā. Zinot, man ģimene tur visas makšķetlietas, kas viņiem ir šobrīd, kas ir piši pa daudz, viņas noies arī tālāk. Un arī, ja īpašumi skaitās, tad mums pāris tiek. Pasaules atmiņas šajā nominācijā arī mūsu Madonas muzejā ir kāds priekšmets, kas ir šajā UNESCO sarakstā. Varbūt tu esi dzirdējis, kas tas ir? Nē. Man liekas, ka nē. Es atceru. Tā uzreiz nevar pateikt. Kaut kur varbūt dzirdējis esu, bet tā nenāk man uzreiz prātā. Šī nominācija tātad ir Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērnu tās, un viena tāda ir arī mūsu Madonas muzejā. Tā kā mēs jums šo grāmatiņu iedosim, lai arī vēlreiz izlasītu, iepazītos, kas tas UNESCO ir. Teiksim, paldies!